Sveiks, klausītāji! Esi sveicināts kārtējā sarunas par mīlestību epizodē. Pirms klausies, vēlējos darīt zināmu, ka, ja tev patīk šis podcasts un gribi veicināt tā tapšanu, aicinu to atbalstīt Patreonā vai padalīties ar sev mīļu epizodi sociālos tīklos. Lai jums mīlestība un patīkama klausīšanās. Kas pa nopūtu? Lai atlaiž, lai vieglāk. Sveika, Lauma! Čau! Mēs iepriekš laikam tikušies neesam. Nesam gan. Neesam. Vismaz šajā dzīvē. Vismaz ne šajā dzīvē, jā. Man parasti gatavojoties šīm, cik es varu sagatavoties šīm sarunām, man parasti ir viens liels jautājums, un līdz tam mēs tiksim, bet tā kā šobrīd tas uzstādījums, kā sarunas notiek, viņš ir stipri pamainījies no tā, kā es to darīju līdz šim, tad, jo līdz šim es nebiju taisījis tādu uzsaucienu, ka, hei, visi, kas vēlās, manas durvis un sirds ir atvērta, nāciet, runājiet, ja jūs jūtat, ka jums gribas parunāties. Un līdz ar to man tev ir jautājums, kāpēc? Kāpēc tieši šobrīd, kāpēc tu uzrakstīji, kāpēc tu vēlējies nākt parunāties? Jā, tas ir tieši tas, ko es tev tikko pirms mēs sākām ieminējos, jo es ieraudzīju, laikam no pēdējā podkāsta, kur tava mīlestība dalījās. Es nezinu, kā tur kaut kā tas viss atnāca pie manas Instagramā. Un priekš manis tas vairāk bija pirmkārt, tāpēc, ka mīlestība kā tāda ir ļoti priekš manis aktuāls tēmats, kurš, man liekas, neatstāja mani ne dienu. Visu laiku tur ir kaut kādi jautājumi vai atbildes vai dziļumi vai seklumi. Un man likās ļoti forši iespēja arī pašai priekš sevis pareflektēt tādā, arī varbūt mazliet izaicinošā telpā, kurā tas nav gluži tādā komfortā, bet kad mani un manu viedokli vai manas sajūtas arī dzirdēs citi. Un otrs ir arī vispār, es kaut kā pēdējā laikā ļoti jūtu tādu, kaut kādā mērā tādu stagnāciju, jo man likās, ka viss ir jāsāk kaut kādu vienkārši random soļu spērt un jāsaka jā visādām iespējām, un man likās šī tāda perfekta iespēja, kurā izkāpt no savu komfortu, atvērties, izaicināt sevi un noteikti arī kādā mērā iepazīt sevi, jo man liekas, katra saruna ir arī ļoti sevis izzinoša. Un palielam tāpēc. Tu tikko minēji, ka mīlestība tev ir liela tēma dzīvē. Varbūt tu vari pastāstīt vairāk par to. Kāpēc, kā tas izpaužās un kur tu varbūt kurā brīdī tu to sajūti, ka tas ir kaut kas liels? Zini, kā tad, kad es jau pieteicos, protams, ka mans prāts jau tur sāk meklēt visādas tematus un atbildes, un ko tad es teikšu, un kas tad vispār ir tā mīlestība, jo es nezinu, vai es viņu esmu tā centusies kādreiz nodefinēt. Tāpat laikā, kā es minēju, tāpat laikā tas ir tik klātesoši visu laiku tāds topiks. Un kāpēc? Jo, manuprāt, tu arī tajā vienā podkāstā, ko es sāku mazliet klausīties, tu, man liekas, tieši minēji par to, ka tu redzi, ka mīlestība ir enerģija. Man liekas, tādos vārdos ielikt tā laikam būtu visvienkāršāk, ka es redzu, ka mīlestība ir enerģija, un viņa ir viss, viņa ir pilnīgi viss, tā kā viņa nemaz nevar izslēgt. Man tā sajūta ir tāda, ka es nevaru par viņu nedomāt, vai viņa nevar man nebūt klātesoša, jo viņa, pirmkārt, jo es esmu mīlestība, tu esi mīlestība, šis galds ir mīlestība, šī telpa ir mīlestība. Un kaut kā spriedelējot, un arī pirms es nācu uz šejien, domājot kaut kādā mērā, man pat viņš mazliet equals ar tādu, man mazliet bail ir lietot to vārdu dievs, bet to augstāko vai dievu, ka mīlestība īstenībā ir varbūt, ja ne tieši tas pats, tad kaut kas ļoti, ļoti tuvs, kas vienkārši ir. Un lai kā varbūt es personīgi, nezinu, gribētu, negribētu nedomāt vai izvairīties, viņi vienmēr kaut kur iezogās, un viņi tā kā, hei. Un arī tas, ko es tā kā reflektēju, jo tāpēc, ka te bija arī visādi daži forši kvoti, ko es tā kā izvilku no dažādām pārdomām, un kaut kur arī es te rakstīju par to, ka, jo es redzu, ka mīlestība ir tā, kura tā kā visu laiku klauvē, un tad, kad tu
nedzīvo saskaņā ar to, kas tu patiesībā esi, tad mīlestība tev visu laiku, mīlestība ir tā, kas tevi tā kā, halo, tu zini, ka tu nedzīvo pēc savas tādas patiesās būtības. Un tāpēc arī reflektējot uz to vienu podcastu, kur es dzirdēju, ka runāja par to, ka mīlestība ir tikai labais un gaišais, un tad es esmu atkal no tiem cilvēkiem, kas ir, ka mīlestība nav tikai labais un gaišais, un ka mīlestība viņa var nākt arī caur, un viņai ir īstenībā kaut kādā mērā pat jānāk caur tādu breakthrough, jo ja tu gribi ielaist gaismu, tad ir jāatver vaļā tas, kur tu gribi ielaist gaismu, un visticamāk tā ir sirds. Un tāpēc es ļoti, ļoti redzu, ka gaisma ir tā, kas viņa nāk, un viņa tev bakstīs tik ilgi, un tāpēc var likties, ka, kas tas ir, man tur ir tādas ciešanas un problēmas un sāpes un slimības, bet īstenībā tas ir tas, kā es redzu, kā mīlestība ar tevi runā. Viņa saka, tu šeit neesi autentiska, tu šeit nedzīvo pēc savas patiesās kaut kādas būtības. Šeit tu samazini sevi, šeit tu palielini sevi dažādos veidos, un kad tā ir īstenībā tā, ka tā ir tā mīlestība, kas ar mani sarunājās. Ko tu domā ar to, ka mīlestībā... Pateikšu, kā es noķēru, un tad tu vienkārši droši saki, ja es nepareizi sapratu un paskaidro. Par to, ka mīlestība nav tikai gaišais, ka tur ir arī kaut kas tumšs, un es sapratu līdz tā vietai par to, ka ir noteikti tas lauziens, lai atlaustu vaļā kaut ko, lai tā mīlestība spētu ieplūst sirdī vai kur, bet kur tur ir tas, kur tu saskati to tumšo vai kur sajūti to? Te ir tas tricky moments, kurā īstenībā arī es šķirstīšu to mazo grāmatiņu, kur ir arī par mīlestību, un tur bija yin un yang bildīta. Un īstenībā tā ir mīlestība. Un priekš manis, tas ir tas, kā es redzu, jo, kā lai to pasaka, jo es arī tad, kad tev rakstīju, minēju, jo tās manas pieredzes ir ļoti, ļoti dažādas, kā es satiekos ar mīlestību vai kā mēs ar viņu. Jo mīlestība ir, kā es minēju, mīlestība ir visu laiku, vienīgais ir tas, cik mēs esam atvērti viņai šobrīd. Un ir ļoti interesanti, ka es esmu šobrīd šeit, jo, ja man ir jāsaka pavisam godīgi, tad šobrīd es esmu tādā posmā, kur man ir tā sajūta, ka es netieku klāt mīlestībai, ka es esmu aizvērus kaut kādas durvis, priekškarus, un es dzīvoju kaut kādā ilūzijā un vienkārši nē, mīlestība, kaut kāda manas daļa nelaiž to mīlestības enerģiju klāt. Un tad tās manas pieredzes, kuras satieku mīlestību, ir arī, piemēram, es esmu piedzīvojis ceremonijas, kurās es piedzīvoju tik lielas ciešanas, tādas, ka tik šausmīgi sāp emocionāli, fiziski. Un tāpat laikā tur ir tik milzīga mīlestība. Un tas ir šausmīgi grūti to ir ielikt vārdos, un ir ļoti grūti to kaut kā nodefinēt, jo te arī bija tas viens teikums par to, ka mīlestība jau nevar izskaidrot, viņi ir jāpiedzīvo, viņi ir jāizjūt. Un tāpēc arī man likās forši būtu atnākt šeit un pamēģināt kaut kā par to runāt. Un tad tur ir tas, ka tā mīlestība viņa nenāk tikai kā gaisma, viņa var nākt arī caur sāpēm, jo tu nezini, ko tās sāpes tev nes, jo varbūt tajā brīdī tev liekas, wow, traģisks tur notikums, vienalga dažādi notikumi, bet tas rezultāts, kur tevi aizvedīs tas traģiskais notikums, un tas viss, tu nezini, kādas iespējas tas tev paver. Un no tās puses, tāpēc tur es minu to, ka mīlestība nevienmēr ir tikai gaisma, ka arī īstenībā tas traģiskais, tas sāpīgais, tas izaicinošais, tā ir tāpat mīlestība. Es mēģināsim vēl kaut kādā veidā to nodefinēt vai izskaidrot. Ja mēs runājam par naidu, vai arī tur tu saskatīji, vai vienaldzību, vai greizsirdību? Naids. Tās ir arī, jo naids, manuprāt, te ir, man liekas, runa par to mīlestības nepieejamību, varbūt, ka cilvēks dzīvo savās ilūzijās, savās dažādās, un ka viņš vienkārši to mīlestību
neredz tajā brīdī. Jo es saprotu, ko tu man mēģini pajautāt, un es mēģinu, kā lai es to ielieku. Vienkārši vai tu es mēģinu saprast, ko tieši tu esi sajutusi, tad, kad tu stāsti par to mīlestības tā kā... Tumšā pusi. Jā, redz, vai tā ir tumšā puse. Par to es domāju. Jo no cilvēka skatu punkta gan jau, ka to tā vieglāk ir nodefinēt tumšā puse, jo tumšs tas ir kaut kas, kas mums nepatīk, kaut kas grūti panesams. Bet varbūt tas nemaz nenozīmē tumšu kā kaut ko ļaunu un naidpilnu un kaut ko mēs asociētu ar to tiešām kaut ko, kas ir pretējs, iespējams, mīlestībai. Jo kas man nāk prātā, tad, kad es nezinu, kas notika tajā ceremonijā, bet tas, ko tu noraksturo, man pirmā asociācija un pirmā sajūta, kas nāk par to prātā, ir, ka tā... Tu teici, ka tu jūti mīlestību, ne? Tur bija vēl milzīgs kaut kāds tāds pārdzīvojums, sāpīgs kaut kas ļoti, bet tāpat laikā arī mīlestība. Un tad, kad es atgriežos pie tā manas kaut kāda tā skaidrojuma, kā es esmu ielicis, ka mīlestība ir enerģija, ja mīlestība ir enerģija, tas nozīmē, un viņa caur mums plūst, tas nozīmē, ka mūsu ķermenis arī ir kaut kāds biomehānisks robots, kuram arī ir dažādas komponentes, gan fizisks, gan kaut kādā garīgā līmenī, kurš šo te enerģiju paņem uz sevi. Un ja tavs ķermenis nav gatavs šo te enerģiju sevi ielaist, tad tur sākās problēmas. Tas tā kā, ja tu benzīna motorā ielies tagad dīzeli iekšā, vai ne, un tas motors vienkārši ies pa pieskaru, jo tas nav paredzēts tam. Un vienkārši man tā sajūta, kas nāk, ir, ka tas, kas notika tajā ceremonijā, ka tur bija tā skaistā foršā mīlestība, kur tu arī jūti, bet tas, ko tu raksturo kā tumsu, vai tā nebija vienkārši vienkārši tas, ko tu saki, daļa no tās mīlestības, vienkārši mēs viņu citādi nevaram noraksturot, jo vienkārši viņi bija tik sāpīgi, mūsu ķermenis nevarēja viņu vienkārši paņemt uz sevi. Mums nav tās komponentes, mums nav tas updates, lai mēs tik jaudīgi mīlestību sevi ielaist iekšā. Jā, zini, kā ļoti interesanti, tu kaut kā aptuveni to man patīk, tas virziens, jo man tagad, kamēr tu runā, atnāca īstenībā tādi divi pat varianti, ja mēs ņemam tieši to pieredzi, pieņemsim. Viens ir īstenībā, kas man atnāca tāds pilnīgi jauns skatījums uz to, jo es ļoti, ļoti redzu, ka viss dzīve, tā kā tāds, ļoti negribās lietot tur labi vai slikti, pareizi vai nepareizi. Manuprāt, viss dzīvē ir par to balansu, un ka viss vienmēr gribēs, tāpat kā mūsu ķermenis, ja mums tur viens plecs ir zemāk, tad vienmēr viss mūs tā kā balansēs ārā, lai mūsu acis būtu vienā līmenī ar horizontu. Un tas pats, tāpēc man tagad bija šī ieslēdzās ar to, ka, ja tev ir ļoti spēcīga, sāpīga pieredze, tad vienmēr dabiski enerģija gribēs tev izbalansēt viņu, lai tev nav tik sāpīgi, un tad viņi var, piemēram, bliest mīlestības sajūtu vai kaut kāda eiforija. Tas pats, tās pašas augstās peldes. Cilvēki iet, viņiem sāp, viņiem salst, un viņiem pēc tam nāk, kas tur dopamīns vai serotonīns. Tas ir tas balans, lai tev iedot to kaifu. Tas īstenībā man ienāca prātā, bet tas, par ko tu runā, arī ir īstenībā ļoti interesanti, jo es arī pat līdz galam to nevaru izprast, jo ir vienkārši tajā brīdī ir tā mīlestība, viņa izpaužas kā tāda milzīga dziļa pieņemšana, ka tā vienkārši tam ir ka arī tās ciešanas, tas, kas tur notiek, tās vienalga šausmas, kas tas jau ir mūsu prātam tikai liekas, ka tas ir šausmas, briesmas vai kaut kādi ētiski principi mums liek domāt, ka tas nav pareizi. Bet tāpat laikā tajā brīdī vienkārši, piemēram, šajā gadījumā tā mīlestība ir tik milzīga, ka tās asaras birst par to, ka tā tas vienkārši ir un tā tam ir jābūt. Un kaut kādā mērā arī tur ir tā mīlestība. Un varbūt tas ir tā, kā tu saki, ka mēs viņu nespējam uztvert, un tāpēc mēs viņu iedefinējam kā kaut ko sliktu, negatīvu, sāpīgu. Es domāju, tu, piemēram, mini augstās peldes, daudz cilvēku, kas noteikti teiks, ka šis ir amazing un cik skaisti, un kāds noteikti teiks, ka tas ir sliktākais, kas var būt, un briesmīgi sev pāri darīšana. Ka tu
Un tas cilvēks to iespējams tajā brīdī vismaz nevar panest tās augstās peldes, un līdzīgi arī tajā brīdī tu nevari panest to milzīgo mīlestības jaudu, un tas, kā tu to nodefinē, tu jūti kaut kādu sevī pārdarījumu un kaut kāds. Jā, un zini kā, un šis iet kopā ar to, kur es jūtu, jo mīlestība, manuprāt, viņas mīlestības mērķis ir, ja ir mīlestība, tad nav bailes no nāves. Un ka mīlestība, viņa tev liek, angliski ir forši tas vārds surrender, latviski padoties, skan tā mazliet jocīgi, viņam ir kaut kā tāda ļauties, varbūt, jā, tā ļaušanās. Un ka man liekas, ka mīlestība, jo es viņu vairāk arī redzu tādā, tur ir arī dažādi tie topiki fiziskā vai garīgā līmenī, bet tādā augstākā līmenī, mīlestība kā augstākā frekvence, viņa tā, man liekas, arī ir tā izeja, ja mēs skatāmies, ka mēs esam tur dvēseles un mēs neesam tikai fiziskais, tad viņa principā ir tā atbildi, ir jau, tu vajag saka, love is the answer. Un tā arī es jūtu, ka tā ir tā atbildi, ja mēs spējam pilnībā padoties mīlestībai, viņa salauž visu, viņa salauž visas ilūzijas, visas bailes, un kas ir mūsu lielākā baila, ir bailes no nāves. Un tad, kad mūs pārņem tā mīlestība, kad viņa spēja tā kā ielausties katrā mūsu šūniņā, tad nāve kā tāda, manuprāt, viņa vienkārši izgaist. Un tas, man liekas, ir tas... tas lielais lūziens, jo mūsu prātam, viņam tas neliekas saprotams un loģisks, un nāve ir kaut kas briesmīgs, un viss beidzās pēc nāves. Un te man liekas, ka tas par to, ka mīlestība, principā, viņa, ja ir mīlestība, tad nav nāves. Par šo nebija domājis par šo šādā kontekstā. Jo man arī tas, ko es jūtu, kas mani met dzīvē uz ceļiem, ir mīlestība. Jo kaut vai šorīt man bija diezgan liels konflikts, un tas pat nav konflikts, viņi ir jocīgi nosaukt par konfliktu ar partneri, jo tas nav konflikts, tur ir vienkārši tik dziļa pretestība pret mīlestību manī, ka viņi izraisa ciešanas. Es jūtu, ka kaut kas notiek, un tur pat nav kaut kādā mērā, tur nav nekā tāda konkrēta, bet viss manī, un es jūtu, ka tie ir kaut tādi izdzīvošanas mehānismi, viņi manīši tā, te visi savelkās, un viņi panikā kliedz, tā kā neļaujies, jo tur es jūtu, ka ir tas, ka tā mīlestība, viņi nāk, viņi saka, met nos cienas, met tā kā, vienkārši esi tīra, brīva, ļauj sev piedzīvot visu, kas ir tajā brīdī, vai ja arī tās ir sāpes. Bet viss, kas negrib to, kam ir bail no nāves, tas viss savelkās, un viņš grib vienkārši skriet prom un nekad par to vairs nedomāt. Un tur atkal es redzu, ka tas ir tas mīlestības darbs, kur manā dzīvē viņi visu laiku nāk un met man uz ceļiem un saka, un te gan viņi saka, padodies, tā kā ļaujies. Un tas ir gan tām sāpēm, gan tiem priekiem, jo tas ir tāds interesants moments, kurā, jo arī tur ir tādi divi varianti, vai mēs tam kaut kādam traģiskajam notikumam pieķeramies un mēs viņu tur dramatizējam un upurī dzīvojam, vai arī mēs ļaujam, lai mīlestība mūs iznes viņam cauri. Un to ir tā grūti, es arī nevarētu pateikt, kā to precīzi izdarīt, bet es esmu piedzīvojis abas divas, ka visbiežāk jau tas prāts un ego, viņš tur, tagad tur viss ir slikti, un es tur jau nedēļu, mēnesi un gadiem raudu. Bet ja es ļauju, ka mīlestība man iznes cauri ar tādu pilnīgu paļaušanos, uzticēšanos, ka šī ir dāvana, lai kas notikt, un tas tiešām var būt pat kāda nāve vai autoavārija, vai tur tiešām drausmīgi notikumi, kas mums prātam liekas kaut kas šausmīgs un nepieņemams. Bet, ja es ļauju mīlestībai man iznest cauri tam, ko es jūtu visām tām šausmām, tad tur ir tāda dāvana. Tur ir otrā pusē ir dāvana, ko nevar vienkārši ielikt vārdos. Ja es tev tomēr lūdzu mazliet paskaidrot par to sajūtu un to procesu, kas ar tevi vismaz notiek tajā brīdī, kad tu ļaujies mīlestībai. Ja es tieku pāri tām bailēm, jo vispirms ir bailes, jo tur ir tas kontroli, tās kontrolas bailes. Un ja es tomēr tieku līdz tai ļaušanās,
Jo man ir arī interesanti tagad to tā mēģināt ielikt, jo no vienas puses arī tas ir mans lielākais šī brīža aktuālākais temats. Es redzu, ka manī iekšā ir daudz programmas, kuras šurā te dzīvo, un man nav pat par ko, bet viņas šurā ir savilkušās, un viņi saka, nē, mēs nelaidīsim mīlestību, mēs nelaidīsim neko tie iekšā, mēs šitā vienkārši staigāsim apkārt. Un tagad runājot par to, es arī gribu sajust, kas tad ir tas, no kā, bet tās ir bailes no nāves īstenībā, jo kas notiek pilnīga izšķīšana. Tā kā notiek prāta izšķīšana, tev vienkārši nav nekādas kontrolas. Un tā sajūta ir, prātam viņa ir šausmīga, jo tu neko nekontrolē, bet sirdī ir vienkārši tāda milzu, kosmisks sprādziens, kurā tu vienkārši kaut kā tā es viņu varu aptuveni noraksturot. Un pēc tam es jūtu arī, ka, piemēram, ja tas ir tāds kaut kāds ikdienišķāks process, jo nevienmēr jau tas arī ir kaut kas tik šausmīgi traģisks, es gan redzu arī, ka jo dziļāka tā sāpe, jo arī būs plašāka mīlestība, izejot viņai cauri vai padodoties, ļaujot tai. Man ļoti patīk pašai, ka es tagad tā saliku to teikumu pateikt, ka ļaut mīlestībai izvest tev cauri tai pieredzei. Un tas arī, ko es pēc tam jūtu, ir, ka pēc tam ikdiena, es jūtu, ka man ir vienkārši vairāk telpas, un kas tad ir tas mīlestības rezultāts, jo man liekas mīlestība, kā viņa izpaužās cilvēkā, ir, ka tev ir tāda pilnīga pieņemšana, kas arī nenozīmē, ka es tagad tur pieņemu, ka tu man tur sitīs un darīs pāri un kaut ko, bet tur ir tāda dziļa līmeņa pieņemšana par to dualitāti, kurā mēs dzīvojam. Tādā dziļa sapratne un pieņemšana, ka tu nevis tikai prāti saproti, vai tu vienkārši pieņem, tāpēc, ka ir jāpieņem, bet ir kaut kāda tāda dziļāka, ko arī droši vien nemaz nevar izskaidrot, ka tev vienkārši kaut kur iekšā ir tāds, tāpēc tā ir. Un tas ir arī tas, ko es, piemēram, šajā ceremonijā piedzīvoju, ko es tagad tev nevaru izstāstīt, jo es neesmu arī to tik spēcīgi nekur citur piedzīvojis kā tajā brīdī. Jo tās ciešanas un sāpes, ko es tur redzēju un jutu, un tāpat laikā tā mīlestība, man bija tas aha moments. Tas tā kā, tā ir tā mīlestība. Un es pieļauju, ka tur vienkārši tajā brīdī absolūti tiek atslēgts prāts, ne? Tev nav tas, tev principā būrīti virs tevs pacēla augšā, un tad tu ieraudzīji, kas ir aiz tā būrīša, un sajuti to. Jā, un tajā ziņā, tāpēc, tur es redzu arī tās dāvanas, piemēram, tiem pašiem augu ceremonijām, vai es arī nesaku, ka tas ir kaut kādas, ka tās ir atbildes, vai jo ir daudz dažādi instrumenti, bet tas tieši ir tas par to, ka tu tā kā ieraugi, kāda tad ir dzīve bez prāta, programmām un uzskatiem, un kas tur īstenībā apakšā ir. Labi. Kā tev šķiet? Kā tu jūti? Es uz to vienmēr esmu skatījies, ka tā ir tāda var būt ļoti bīstams tāds shortcuts ieraudzīt šo te, kā ir, bet tāpat laikā tā ir, un mēs lielākoties to neredzam. Tāpēc, ka mums ir šis milzīgais aizsarga mehānisms prāts, kurš ir izdomājis visus iespējamos veidus, kā mūs sargāt no šī te, jo viņam pašam ir bail no tā visdrīzāk, un tā nekas slikts iespējams arī nenotiks, bet viņam ir bail. Es viņu saprotu, viss kārtībā. Bet kā tu domā, ko mēs šeit darām šādos te būrīšos, visi ielikt lielākos vai mazākos? Mēģinot izkuģot cauri ar sajūstu mīlestību. Es jūtu, ka to arī mēs darām. Un es, protams, arī ticu, ka katram mums ir mazliet savādāks tas ceļš. Un tieši tā kā tu saki, es arī nesūtītu visus tagad, vienalga, kādās pieredzēs, lai viņš tagad ieraug visu to patiesību sajūtu. Jo tas tiešām ļoti daudziem var būt pilnīgi pretējs efekts. Un tāpēc es arī... te ir atkal tas kaut kāds tas paradoxālais brīdis, kurā es redzu, ka arī šajā pasaulē tie cilvēki, kuriem nav lemts pamosties, tā kā ieraudzīt, sajust to patiesību, viņiem arī nav lemts, un arī tā ir mīlestība. Ka tas arī nenozīmē, ka visiem tagad ir obligāti jāpamostās, jāsajūt, jāuzzina, kas tad tur īstenībā ir.
Un tāpat laikā es arī redzu, ka tie, kuri, jo tas kaut kā tas ceļš jau dabiski aizved līdz kaut kādām tām pieredzēm, un ir cilvēki, kuri vienkārši, viņi, tāpat kā es arī, es gribētu likties mierā un tā kā, zini kā, dzīvojam nost, bet iekšā visu laiku, un tā ir tā mīlestība, kas vienkārši viņa saka, nē, Lauma, tu esi atnākusi šeit pirmkārt pati pamosties, un, ja vari, tad modini tos, kas ir gatavi mosties un kas tev ir apkārt ar to sajūtu. Un citreiz tā ir tā sajūta, tā blessing and a curse, kad reizēm man liekas, protams, tad, kad es izēju tam cauri un es sajūtu, wow, tā ir īstenībā tāda dāvana, bet citreiz tas tiešām ir tik smagi, jo liekas, come on, tā kā ļauj man vienkārši gribētu tur, sēdēt mierīgā dzīvē, skatīties tur Netflix un neko nedomāt, tur vienkārši dzīvot nost. Bet, protams, tas atkal tā dāvana, ko piedzīvot caur to pieredzi, ir pavisam cita. Kā tu domā, uz ko tu ej šajā jautājumā? Jo, godīgi, es šodien arī sēdēju divānā, un es domāju, kā es domāju par kaut kādiem līdzcilvēkiem apkārt tuvākām tālākām paziņām. Es domāju, ko viņi šodien dara. Un es domāju, gan jau iet uz darbu, un gan jau dara kaut kādu, vismaz šīs pasaules ietvaros, jēgpilnu lietu, un priecīgi, un par to saņem naudu, un iet mājās, un rīt darīs tieši to pašu, un ir paigi forši. Un tad, ja tu sēž un domā par šīm te lietām, un nevar nedomāt par šīm te lietām, un tu esi tādā tā kā, dāvana un posts un nevienlaicīgi. Tā kā tu redzi, cik tas ir skaisti, un te brīži, kuros tu to esi sajūtis, cik tas ir skaisti un ieraudzījis tās kaut kādas lietas, viņas ir brīnišķīgas, bet, kā jau vienmēr balansam, vajag arī to, ka tu sēdi un domā, kā gribētos vienkārši absolūti vienkāršāk šo visu un nedomāt. Ja tas turpin nākt mājās un atpūsties. Tad jautājums par to, kā man šķiet, ko tad es te, uz kurienes eju ar šo. Te laikam arī tā atbilde, viņa man nāk tikai tādā augstākā plānā uzreiz, jo tas ir tāds pēdējā laika. Es diezgan pirms mēneša laikam atbraucu no Indijas, kur es gan nebiju nevienā no tādiem tradicionāliem Indijas variantiem, tur jogās vai kaut kur, bet es biju arī kursā, kur tieši visa tēma bija par to atcerēšanos. Principā atcerēties, kas tu īstenībā esi. Un tur kaut kā arī es eju. Jo man ir arī tā sajūta, man patika arī, bija tāds teiciens, I am the universe expressing itself as a human for a little while, bet es viņu ļoti kaut kā jūtu, kā I am the love expressing itself as a human for a little while. Un es redzu, ka tas, ko es šeit daru, es lēnām sev atceros, lai agrāk vai vēlāk tiktu laukā. Jo es arī redzu kaut kā, ka tā dzīve ir kaut kādā mērā spēle, un tas nenozīmē, ka viņi ir slikti un ka no viņas tā kā ir jātiek laukā, bet kaut kur, ja es skatos no tāda augstākā plāna un tāda veseliskā plāna, tad tas mans uzskats tāds arī ir, ka mēs te nākam, principā kā spēlītē, spēlējam tos līmeņus, katru reizi saprotam kaut ko vairāk, pamostamies vairāk, un kamēr mēs vienkārši izejam. Un arī par to izēju, un man liekas, ka tad, kad mēs izejam, tad mēs kļūstam par to. It kā mēs jau esam mīlestība, bet tad mēs kļūstam par to vienkārši bez materiālās kaut kādas čaulas par to vienu. To ir arī ļoti grūti nodefinēt. Es domāju, prāts šobrīd sēž un domā, es nevaru veči, šis nav pa mani, es nevaru šo nodefinēt. Yeah. Man liekas, ka tur, viss, kā tu to raksturo, kas, tā kā, it kā meiko sens, tur bez robežu, bez šaumalu, viss plūs, un tas ir tas, kā prāts redz, kā mēs šādi šo varētu noraksturot, bet, realitātē droši vien ir tā, ka mums nav pat ne vārdu izdomāt. Es nezinu, bet es redzēju to mīmu, tur bija arī gan par kaut kādu augu pieredzi, bet tur bija tāds zirgu, nenormāli skaists bildes, tur ar zirgu, kurš skrien un kaut ko, un tur bija rakstīts, ka tā ir tā pieredze, un tad tāds knapi tur uzzīmēts vienā līnijā zirgs, un tad kā tu paskaidro to pieredzi, kā tu viņu var vārdos ielikt, un tad līdzīgi ir par šīm tēmām un par mīlestību. Man šķiet, ka tu vienkārši kaut kādā mērā tur mēģini uzzīmēt to zirdziņu. Viss limitēti, vai ne? Tu iepriekš ieminējies par to, ka, un arī ar tādu pietāti un nezinot,
atzīstot, ka nezinu līdz galam par to, ka vai Dievs ir mīlestība. Un man bija viena saruna ar mācītāju, kur mēs arī par šo tēmu runājām. Un viņš teica tā, viņš, protams, ir tādā, tu vari iztēloties mācītājs, reliģijos, vada savu dzīvi pēc Bībeles. Un tad viņa tas skaidrojums bija tāds, ka Dievs ir mīlestība, bet mīlestība nav Dievs. Un kaut kur runājot ar cilvēkiem, un arī ar manu mīlestību runājot, man šķiet, ka es esmu diezgan pārliecināts, ka mēs arī par šo esam runājuši, un man liekas, ka viņa tā teica, ka viņai ir šķiet, ka ir šis te jautājums, vai mīlestība ir Dievs, tā ka kaut kas tur nelīmējās ar kopā, ka tas tomēr tas Dievs ir kaut kas augstāks, bet ka Dievs izpauž mīlestību. Dievs visums atkal, kā nu prāts, kura prāts izdomāt, kā to nodefinēt. Un tu minēji par to, ka tu to mīlestību saskati visur. Vai tu vari vēl mazliet pareflektēt par šo, kur tu to redzi un kā tas izpaužās praktiski, garīgi? Jā, interesanti par to, ka Dievs ir mīlestība. Mīlestība nav Dievs. Īstenībā tas kaut kādā mērā make sense. Tas ir aptuveni, jā, tā kā es saku, ka ir tā sajūta, ka tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, bet tāpat laikā ne tas pats. Jo es redzu, ka mīlestība ir ceļš pie Dieva. Bet, ko nozīmē pie Dieva? Un manā gadījumā tas ir out. It's the way out. Tas ir tas ceļš, kurā jo kaut kādā mērā es redzu tā dzīve, tā ir tā spēlīte, kurā mēs tur dzīvojam savās ciešanu ilūzijās un kaut ko tur marinējam un īstenībā, caur mīlestības spēku tiekot vienkārši brīvībā. Un tas ir tas liberation, atbrīvošana. Un tur īstenībā ļoti daudz ir ļoti interesanti arī pēc tam atskatīties kaut kādās reliģiskās rakstos, jo gala beigās jau viņi visi runā par vienu to pašu. Man liekas, tas jau arī ir par to mīlestību, kuru tevi izved laukā, jo, piemēram, runājot attiecību kontekstā. Jo es neteiktu, ja kāds man pasaka, ka viņi tur ir kopā, es uzreiz neteiktu, ka tā ir mīlestība. Tas tur ir mīlestība, jo mīlestība, es ticu, ka ir visur, bet tas nenozīmē, jo daudzi jau, man liekas, ļoti tomēr viņu samazina līdz attiecībām, ka mīlestība ir tikai starp diviem cilvēkiem, bet mīlestība, man liekas, tu nevari mīlēt otru cilvēku, jo tu nemīli visu, principā. Tas ir mans uzskats, tā patiesi, jo tu vari pieķerties, tev var patikt, tu vari atkarīgs kļūt no tā cilvēka vai viss kaut kas, bet man liekas, ja tu mīli, tad tu mīli, tad tu vienkārši esi mīlestība. Un, piemēram, tajā pašā attiecību kontekstā, jo es ticu, ka mīlestība ir vienkārši tāds instruments, jo arī attiecībās. Mīlestība jau nav starp jums. Mīlestība ir jūs un mīlestība jūs ved, jo tas ir atkal tas yin un yang princips, jo principā kā tu ienāc dzīvē, tā tu iziesi. Un te, ja mēs ejam, piemēram, tādā kaut kādā garīgākā skatījumā, tad viens pats tu vari tikt līdz kaut kādai apgaismotībai un kļūt par apgaismoto un svēto, kas baigi daudz arī neko nedod kaut kādā mērā, bet ja tu gribi tiešām piedzīvot mīlestību vai tikt laukā vai piedzīvot to kaut kādu lielo patiesību, tad tas ir tikai caur otru cilvēku, jo tur notiek tā yin un yang saspēle, tur tas tumša, jo par to arī ir tas stāsts šajā dzīvē, par to dualitāti, ka visi tie kontrasti ir ļoti, ļoti nepieciešami. Un tad redzot mīlestību vai piedzīvojot mīlestību caur otru cilvēku, vai redzot, jo gala beigās tā jau ir viena un tā pat enerģija, bet viņai ir vajadzīgs tas pretpols, lai viņa veidot kaut kādu virzību. Tāpat kā es tagad negribu iebraukt fizikas, es nepārzinu, bet man liekas, tur vajag plus un mīnus, lai kustība kaut kāda notiktu. Un, es nezinu, vai es atbildēju uz tavu jautājumu, es iebraucu kaut kādā citā stāstā. Ko nozīmē, tavuprāt, mīlēt otru cilvēku? Mīlēt otru cilvēku. Tas nozīmē mīlēt sevi, jo man liekas, ja tu mīli sevi, tad tu vienkārši nevari nemīlēt otru cilvēku. Un tas ir arī kaut kāds mans stāsts, kur es visu laiku
attopos un nokrīt uz tiem ceļiem un attopos, ka vēl joprojām ir tik daudz dažādi dziļumi, kuros ir pilnīga sevis nemīlestība, lai gan man vienmēr liekas, ka nu jau es tā kā sevi mīlu un pieņemu, bet tie ir tik virspusēji slāņi, tie ir tādi, riktīgi tādi ego tur, tāpēc, ka man tur liekas varbūt, ka es tur šitā un šitā. Un kad tur ir kaut kā tas, ka tad, kad tu iemācies mīlēt, vai pat neiemācies. Tad, kad tu nokļūsi līdz tādai sevis, baigi triki. Bet, man liekas, ka tu otru mīlēt var tikai tad, kad tev ir tāda pilnīga sevis mīlestība. Un arī nevis egoistiska vai narcistiska, bet tāda, un arī kaut kā varbūt tā ir par to sapratni. Labi. Jo, ir jau gan bieži man šķiet dzirdēt šis teiciens, ka kā tu varēsi kādu mīlēt, ja tu sevi nemīli. Un arī kā kāds tev varēs mīlēt, ja tu sevi nemīli. Jo tad tu neticēsi. Tev saka, ka tu esi skaists, ja tu nemīli sevi un netici tam, tad neticēsi arī tam otram. Kāds muļķības tad stāsti, vispār neesmu skaists. Mēs esam jau pāri pusstundai šajā sarunā. Man liekas zīmīgi, ka jau kurā saruna, ka šis te vienīgais vai otrais mans sagatavotais jautājums šajā sarunās atskan tikai pusstundu pēc vispār, ko mēs esam izrunājuši. Un tu pavisam noteikti uz šo jautājumu jau šur tur atbildi, bet ja es tev palūgtu šobrīd mēģināt sakopot tās domas un sajūtas un atbildēt, mēģināt nodefinēt vai skaidrot, kas ir mīlestība tev, kā tu to redzi? Tagad man pirmā atbilde nāk, ka mīlestība man ir tāds kā ceļa rādītājs. Jo tā kā es minēju, ka vienmēr tā ir mīlestība, kas mani baksta un atgādina, ka kaut kas, ka es esmu nost no tā savu ceļu. Un tad, tā es viņu redzu, un kāpēc arī mīlestība ir viss, jo tas var nākt caur tevi, kaut kāda ziņa vai vienalga pieredze, tas var nākt caur koka, kaut kāda kustību, vēja plūsma, tā kā visi, ko es domāju ar to, kaut kas var nākt, ir, tās, nezinu, mīlestība var man likt atgādināt par to, cik tīra es dzīvoju saskaņā ar to savu esību. Un tas var nākt caur, pilnīgi, jebko tas var nākt caur kaut kādu traģisku notikumu, kā mēs minējām, tas var nākt caur nenormāli skaistu notikumu, tas var nākt caur satikšanos, caur nesatikšanos, caur esību vienatnē, caur peldi upē. Tā kā, ka mīlestība runā caur pilnīgi visu, jo viņa ir viss. Un viņa kaut kādā mērā, jo arī es jau esmu mīlestība, un tad viņa vienkārši tā kā ekos mani. Jo mums ir tā lieta, ka šitam ietērpam ir tas prāts, un ir daudzas tādas, es viņas redzu kā tādas atslēdziņas, kuras ir saslēgušās, visādas durvis ciet, lai mēs viņu nedzirdam. Un tad tā mīlestība cenšas no ārpuses, viņa cenšas arī no iekšpuses, bet ja tu nedzirdi no iekšpuses, tad viņa sāk censties no ārpuses tev sasaukt. Un tur atkal ir tas, ko es jau minēju, kur es redzu, kur mēs nonākam tajās traģiskajās un vai tur saslimšanās, un mums liekas, saka Dievs, cik briesmīgi un dzīve ir slikta, bet mēs jau neklausamies. Tā kā mums jau sen teica klusiņām un šitā, un tu tikai skrien un mauc līdz, tu atopies. Jo es arī, es darbojos lauciņā arī ar cilvēkiem un vairāk ar tādu terapiju un garīgo, principā apvienojot ķermenisko, garīgo un mentālo. Un ko es parasti redzu, ka cilvēki, viņiem vislielākās atvēršanās notiek pēc traģiskiem notikumiem, jo tad viņi saprot, un tad viņi atnāk un viņi ierauga, zini, kā īstenībā, es tur pēdējos 3 gadus vispār akli tur skrēju pa to riteni, tas ir par to darbs mājas, vai vienalga kaut kādas tās tie behavior, un ka mīlestība ir tā, kas tev noliek uz kātiņiem. Viņi saka, viss, padodies.
Tu joprojām neatbildēsi. Nē. Ļoti labi. Man šķiet, atkal mēs mēģinam, kā kurš mēģina to izskaidrot. Un man vienmēr patīk tie vizuāli skaidrie tādi piemēri. Tur mīlestība ir mans kompass vai ceļa rādītājs, mīlestība ir viss, vai kurš to skaidro. Par ko es aizdomājos vienkārši par to, kā tu šīs te kaut kādas zīmes un šīs te sajūtas, un kas tavu ceļu rāda, ka tu to skaidro, ka tā ir mīlestība. Un ikreiz, kad tu par šo te ieminies, es vienu ausi klausos un ar otru ausi nē, bet otru daļu prātu vienkārši mēģinu saprast, vai tā ir mīlestība. Jo es zinu, par ko tu runā. Es vienkārši, tu to definē tā, un es mēģinu saprast, kā es to definēju. Jo manas dzīves daļa ir Santiago ceļš, un es vienmēr esmu atsaucies uz to, ka ceļš rāda lietas, un ceļš tev pieliek priekšā tur, un iedod tādu zīmi un tādu zīmi. Un es jau zinu, ka mēs jau vienu un to pašu saucam vienkārši dažādos veidos un dažādos vārdos. Es vienkārši nekad nebiju aizdomājies par to, vai tā ir mīlestība, kas to rāda. Es tev jautātu, kas tas ir, ko tu teiktu, kas tev rāda ceļu? Es teiktu, ka tas ir ceļš, un man bieži ceļš ir vienādības zīme ar Dievs. Un tad mēs atkal atgriežamies pie tā. Tas ir mīlestība. Jā. Un, tāpēc, kāpēc man tas vienkārši nevis lauž smadzenes, bet liek aizdomāties ik brīdim, tāpēc, ka es nekad mīlestību nebiju ielicis šajā ar vienādību zīmi ar šo procesu. Un es vienkārši nesaku, ka tā nav. Man vienkārši priekš manis kaut kāds jauns veids, kā paskatīties, vai mīlestība šādi izpaužās, un vai kas tur notiek ar to visu. Man te uzreiz arī nāk tāds piemērs ar to, ka jo patiesībā jau ideālā variantā mēs dzīvot pēc tā sava iekšējā kompasa, kas arī ir mīlestība, jo mūsu patiesā būtība, es uzskatu, ka ir tīra mīlestība. Ir vienkārši tas true being ir tīra mīlestība, un tas būtu tas kompas, kur tu vienkārši zini, ka tu pamosties un tā kā, nezinu, ir jābrauc tur, vai ir jādara šitas, vai ir jāiet, un viņa ļoti tīra tā sajūta. Bet tajos brīžos, kad visādi iemesli pēc arī tāpat, kā es teicu, šobrīd es jūtos tiešām tā, ka es to savu iekšējo kompasu, viņš tur pa riņķi griežās, un es tur neko nesaprotu. Un tad es jūtu, ka tā mīlestība sāk runāt no ārpuses, un tad viņi nāk no tādiem ārējiem apstākļiem, kad tur, vienalga pozitīviem, negatīviem, bet tad viņi sāk jau tā acīm redzami. Jo viņi jau arī, ko tad tā mīlestība, viņi jau tikai grib, viņi jau tikai grib, lai tu pamosties, viņi jau grib to labāko, un kā nu tev tas der, un kā nu tu to dzirdi, tā viņi tur cenšas to darīt. Es domāju, tagad, ja mēs mazliet pievelkam mūsu sarunu un novelkam tuvāk planētai Zeme, jo es ticu, ka kāds šobrīd klausās, un es domāju, gan jau dzird pretrunas un kaut kādas saberes ar šīs planētas realitāti. Kāds visam šim ir sakars ar to, kas, piemēram, notiek kaut vai tepat mums blakus un arī tālākās vietās, kur tu skaties uz to, un kāds noteikti skatās, un daudz klausītāji iespējams skatās, un neredz to mīlestību tur. Un tas ir kaut kādā pretrunā iet ar to, ka mēs esam mīlestība, bet tāpat laikā, vai mēs to pašu varam teikt par to, kas notiek Ukrainā, notiek Krievijā, Irānā, Palestīnā. Jā, šis, man liekas, ir tāds un būs tāds mūžīgais jautājums, ka kāda tur ir mīlestība un kāpēc tad bērni cieši un kāpēc. Un tur ir tas, man liekas, tas neizskaidrojamais, kas vienkārši ir jāpiedzīvo cilvēkam, jo es tur redzu mīlestību. Es nesaku, ka tur visi skrien pa to lauku un mīl viens otru, bet tas kaut kādā mērā iet roku rokā ar to, ka Zeme mēģina sev noturēt balansā. Un viņai tā vienmēr būs dualitāte, tāpēc arī mans pēdējā laika tāda atklāsme ir, ka
Es tā ļoti rupji noliekot vienā teikumā, ka tie mūki, kas sēž tur kalnos un vienkārši visu laiku meditē, viņi īstenībā izraisa karu, pieņemsim, Ukrainā. Jo nav nekāds labums, ka tu tur kļūsti par svēto un eņģeli un tikai tur labais, jo jo tur jau tā lieta, ka mums liekas, ka visam ir jābūt labam, ka tā kā, labam, quote, kas tad ir labs, pēc mūsu domām labam. Bet īstenībā visam ir jābūt, man nepatīk vārds arī neitrālam, bet, jā, visam vienkārši ir jābūt. Un tad visu laiku tā zeme sev balansē ārā, un es ticu, ka tā ir vienkārši daļa no balansa, un tur arī ir tā mīlestība. Un es par šo domājot, par to, cik balans ir svarīgs, jo tu nevari, es, piemēram, vismaz mans prāts nevar apstrīdēt balansa nozīmību, tāpēc, ka, ja mēs kaut ko ieliekam disbalansā, tad kaut kas sabrūk, un tas nav labi. Tas nozīmē, ka visu laiku jābūt balansā, un arī, ja kaut kas sverās ļoti uz labo pusi, tad arī kaut kas sabrūk. Un tad tev, diemžēl, ir jāpieņem tas, ka jābūt ir gan labajiem, gan sliktajiem. Kā tu pats saki, kā mēs varam izskaidrot, kas ir labs, kas ir slikts. Un es par šo te domāju jau pirms pāris gadiem, ka mums ir tas balanss jātur. Un man šķiet, ka tajā brīdī domājot par to, ka mums ir jātur tas balanss, rodas tāda bišķiņa pēcjēdzības sajūta. Jo tas nozīmē, ka mēs negribam, lai noteikti kāri, mēs negribam, lai tas sliktais tā izplatās un ir tas naids un tas ļaunums. Bet tad tev sanāk, viņš ir jāpieņem, ka viņam ir jābūt. Un tu zini, ka ja viņš nebūs, tad nekas nebūs, jo vienkārši tajā brīdī viss būs disbalansā. Bet tad par šo atkal prāts, kā viņš atrod kaut kādu mierinājumu. Es aizdomājos par to, nav jau tikai planēta Zeme, un ir jau arī citas planētas, un visas iespējas, ka tur ir dzīvības dažādās formās, un vēl pēc tam visas garīgās plaknes, un ko mēs zinām, vai ne? Vismaz ar šī brīža atmiņu. Ka visumā arī jābūt balansam. Nav jau ne tikai uz Zemes jābūt balansam, arī visumā jābūt balansam. Un tad es aizdomājos par to, ka mēs šeit strādājot it kā pie balansa, tomēr mēģinam ar to labo disbalansēt to slikto. Un liekas, tas jau ir slikti, jo kaut kas brūk, bet tas visums jau visu laiku plešās un rodās jaunas planētas Zemes ar citiem numuriem un tā. Un ka tomēr mēs ejam uz to, lai te visi būtu balts un gaišs, lai te visi būtu Tibetas mūki vai ne kalna galā un ir miers un nav ciešana nekāda, jo šeit nebūs vairs. Un tad jau mēs ejam tālāk uz nākamo planētu, kur viss ir tik ļoti disbalansā un tumsā, ka mums ir jānes jau tur labais un jāmēģina balansēt tur. Bet šajā visuma daļā, kur mēs šobrīd esam, jau viss izbalansējās. Ka mēs nedomājam tikai par planētu Zemi, kur mums ir jādara tas darbs, bet mēs runājam par visu lielo bildi, un ka kaut kur jau mēs šo darbu esam izdarījuši, un tāpēc jau mēs esam šeit, un tas prasa laiku. Un tad atkal varbūt prāta mierinājums, bet tad parādās tāda cerība, ka ir tā vērts čakarēties, ir tā vērts mēģināt turēt šo balansu, ir tā vērts darīt vairāk, lai tas labais disbalansētu to slikto. Jā, ļoti interesanti klausīties tajā, un man atkal kaut kā, bet atkal, jo tā atbilde ir, ka gala beigās ir pilnīgi vienalga, kurš uzvarēs, labais vai sliktais. Jo es atkal drīzāk to redzu, ka, tā kā arī mazliet trikī to tā skaļi izteikt, bet es atkal vairāk redzu to, ka, agri vai vēl pēc gadiem 100 pāris mēs vienkārši Zeme vienkārši sabruks, mēs sagāzīsimies uz to, ne to, viņi izgaisīs un vienkārši sāksies atkal viss no jauna. Jo es arī redzu, ka Zemē arī viņai ir pašrealizācijas visu laiku kaut kādu posmu, cikli. Un es kaut kā redzu, ja tu varbūt tu redzi, ka mēs tur izgaismosim un dosimies tālāk, tad es kaut kā redzu, un gala beigās tas ir viens un tas pats, kaut kur, ka arī tā sabrukšana un tā iznīcināšanās, tas neko jo bet atkal te ir jāiet daudz tajos dziļākajos un citos plānos, jo tas fiziskais viņam jau tas liekas, tas viss beidzās, bet tur jau tā lieta, ka tas jau nebeidzās, tas atkal sākās un tā tava dvēsele vai tā tava
forma vai vienalga tas, kas ir iedzīvojis šo ķermeni, viņš jau turpinās. Un viņš vienalga vai uz tās planētas vai tās. Un kaut kur tāpēc man arī uzreiz nāk tā kaut kāda vienkārši vienīgā atbilde vai vienīgais teikums, ka mums arī nav jācenšas nekas tur uzlabot vai panākt, vai lai izbeidzās kari, ka vienīgais, kas mums ir jādara, ir visu laiku jātīra sevi un jātiek pēc iespējas tuvāk tai savai patiesajai, autentiskajai esībai. Un kas ir nevis tikai tur, kā es uzvedos, nevis tikai tas fiziskais, tā identitāte, jo identitāte ir atkal ilūzija. Bet mēs nost visu laiku visas, jo es ļoti redzu, ka visas atmiņas, visi stāsti, tas viss vienkārši aizsēro to, kas īstenībā mēs patiesībā esam. Un tiklīdz mēs nonākam, jo es to vienreiz redzēju ļoti tā vizuāli, arī es sēdēju mājās kaut ko rakstīju, un man arī bija tās, bāc, cik var tur sevi tur attīrīt, un cik tur vēl, un kas tur vēl. Un man tiešām vizuāli parādījās aptuveni tā, ka ja es pieņemu, ka es esmu bāka, un man spīd gaisma apkārt, tad visi tie dubļi, kas ir, visas manas pieredzes, bērnības, pilnīgi visas manas atmiņas, manas identitātes, manas idejas, tie visi ir tie dubļi, kas stāv priekšā manai gaismai. Un jo es vairāk viņus tīru nost, pirmkārt, es pati redzu daudz plašāk. Otrkārt, tu man nostājies blakus, tu redzi daudz plašāk. Un nevis tāpēc, ka es tev stāstu, ka ir šitā un tā, bet tu vienkārši nostājies man blakus un tu vienkārši redzi. Un tā ir arī tāda skaista metafora, kur, gan jau, ka tu pats arī esi piedzīvojis, ir cilvēki, kurus tu satiec, un tev vienkārši tā kā, wow, un viņš neko var neteikt, bet tev ir vienkārši tāds, tev tiešām liekas, ka tu pēkšņi zini vairāk, vai jūti vairāk, vai saproti. Un vai arī tieši pretēji, kad nostājās un tev ir tā kā, Un tas, man liekas, ir par to cilvēku tīrību, par to viņa patieso esību, un ne jau arī tāpēc, ka kurš tur ir tīrs un netīrs, bet vairāk tieši par to savu patieso esību, un ka tas pa lielam ir vienīgais, un jo mēs vairāk to daram, jo vienkārši dabiski viss izbalansēsies, jo te ir atkal tas mūsu cilvēka behavior, kaut kāds, ka mums gribās ietekmēt simptomus, kas ir karš, kas ir tā kā visas šīs lietas, bet tas ir tikai simptoms. Pats slimības cēlonis jau nav tas slimības cēlonis, ir tas, ka mēs staigājam aizmiguši un nesaprotam, ko mēs darām, vienkārši par riņķi skrienam un atbildi jau ir tikai tajā, ka mēs pamostamies, un tad jau tie simptomi viņi vienkārši paši izgaist. Nevis, ka mēs tur, tāpēc es esmu kaut kādā mērā pret tur visādiem protestiem un viss, ko tas dod, tu tur skrien un karo par to simptomu, tas tā kā dzert visu laiku tabletes un nospiest tos simptomus. Tas jau neko neatrisina, uz kaut kādu brīdi ir ok, un tad tev nāk vēl 10 reizes spēcīgāk. Mēko sens. Es par šo, ko mēs te darām un kas te mums te ir jādara, man patīk teikt, ka zobratam nav jāzina, kur tā mašīna brauc. Jā, tu zini, ka tu esi ja tu zini, ka tu esi zobrats, ir jātiek arī līdz tam, ka tu zini, kas tev ir jādara, un tas ir par to savas iekšējās tās būtības un potenciāla realizēšanu. Un tad jau, tad tu dari to, kas tev ir jādara, lai kas tas būtu, vai tu nezinu, esi grāmatvedis, mākslinieks, strādā veikalā, ej politikā, nezinu kaut kur, kas ir tas, kas tevi velk, kur tu jūti, kas esi tu, un tu dari to, kas tev ir jādara. Jā, un te ir arī mazliet tas triki, jo, protams, viens ir, ko tev prāts saka, kas tev ir jādara, vai tur mamma un tētis, ja tev jākļūst par grāmatvedi, bet tikpat labi tev tiešām varbūt tā vai būtībā ir jākļūst par grāmatvedi vai par sētnieku, un tu pat un tur ir tā, un var jau just, ka tu satiec to vienu sētnieku, un viņš tiešām dara to savu sirds darbu. Tad viņš jau nedara tikai to sētnieku darbu, viņš tur staigā apkārt un vienkārši attīra visu to rajonu, un tāpēc ir tas, kad ja mēs spējam. Un tā ir arī, man liekas, bet tur ir arī kaut kādā mērā atbildi par to mīlestību, kas tagad atkal man ies roku rokā ar tādu iekšēju, ko mēs saucam par intuīciju, ka mīlestība viņai nebūs loģikas. Tas pats, kas, piemēram, es jūtu, ka man vienkārši kaut kas ir jādara, ka man kaut kur ir jāiet, un tu man mēģinās, kāpēc izskaidro man. Es tev nevaru izskaidrot, es vienkārši zinu. Un tas pat reizēm ir tā kā most ridiculous, un es pati bieži vien, atkal man uzreiz nāk prātā, bija tāds video, kur sieviete ārā riktīgāža lietus, un viņa šļūteni laista vēl tur puķis, un tad tur bija tas aptuveni, kad tā ir tā ticība vai uzticēšanās, ka tev liek
Dievs mīlestību vai vienalga kaut ko darīt, tu vienkārši neprasi, tu dari, jo tu nezini, kāpēc tev tas ir jādara. Un tas nav svarīgi, tā kā teici, tas nav svarīgi, kur tā mašīna brauc, tu vienkārši zini, ka tev ir jādara tava daļa. Jā, un man liekas, ka vismaz savā dzīvē es esmu nonācis pie tās sajūtas, ka, ja man kādam ir jāsaka, tad es zinu, ka šis izskatās muļķīgi, tas, ko mēs šobrīd darām, jā, es zinu, bet mums jādara šis ir. Lai arī tas nemēko sensu ne pēc šīs, ne pēc kādas citas pasaules noteikumiem. Es vienkārši nezinu, mēs kaut ko darām šobrīd. un tu vienkārši ej uz priekšu, lai cik jocīgi neliktos. Jā. Kā mēs aizrunājamies, ne līdz mīlestībai. Ko tu esi atnesis? Tev diezgan daudz pierakstīts. Tie, kas nezina, es varu īsi ieskicēt. Gandrīz katrā pēdējā sarunā šo te ieskicēju. Esmu ieviesis tādu grāmatu, kur viesi atnes vai nu savas atziņas, vai citātus, vai citu atziņas. Vienalga, jebko, ko viņiem gribās. Un liekas, ka vajag atnest, pierakstīt uz lapiņas, ko tu šajā te grāmatā atstāt. Un, jā, visādas brīnišķīgas lietas ir iznākušas līdz šim. Ko tu mums esi atnesus? Īstenībā, man liekas, mēs tieši visu to arī esam izrunājuši, jo tie arī bija tādi... Es gan paņēmu, jo es atradu, kas arī Juris Rubens arī ir mūsu mācītājs, un viņam ir tāda mazā grāmata You and Me. Tur gan arī, protams, daudz, kas ir kaut kādas lietas, kam es piekrītu, kaut kas atkal mazliet nerezonē, bet tur ļoti skaisti tie dažas atziņas par mīlestību, un te ir arī dažas manas personīgās. Viena jau es teicu, kas bija I am the love expressing itself as a human for a little while. Tur ir tas pats arī par to, ka... Man gan viņas, jā, man pusdzīve ir angliski, tāpēc man ir reizēm pat vieglāk angliski kaut kādas lietas nodefinēt īsumā. Par to pašu, if you do not know how to suffer, you do not know how to love. To, ko mēs arī izrunājām, kad es tiešām ļoti, ļoti redzu, ka mīlestība nāk caur tādu. Ja tu nezini sāpes, ja tu nevari pat neizturēt, tur ir tas, ja tu nevari padoties tai negatīvajai pieredzē vai tai tumsai, tad tu nevari arī izjust mīlestību. Šis arī bija skaists. Can life have any other meaning but love? Is there any other philosophy of life that makes people grow and let them live peacefully? Kas arī ir par to, ko es teicu, ka tā mīlestība visu laiku baksta un liek man augt, un viņa man neļauj aizmigt. Lai gan es tāpat arī atapos, ka es vēl joprojām esmu diezgan ļoti aizmigos arī savā dzīvē, bet viņa mani visu laiku modina, un tas ir par to, ka viņa vienmēr ir... Es kaut kā šodien pat jūtu, ka man likās tā mīlestība, viņa tā kā tāda liela mamma, viņa visu laiku tev tā kā... Viņi ļauj tev notizloties, un tad viņi atkal, saņemamies, tā kā celies un ejam tālāk, daram, kas mums jādara. Mums tieši vienā no iepriekšējām sarunām ar tādu dāmu, Paulu muzikantu, mēs nekur tālu netikām pie šīs te domas, jo vienkārši nereāli to izdarīt, bet vai mēs varam iztēloties šo pasauli bez mīlestības un kāda tā būtu, ja tā nebūtu mīlestības? Man liekas, tas nav iespējams, jo man liekas, mīlestība ir atkal vēl viens īstenībā tāds varbūt, kur varētu viņu vienādot, ka mīlestība ir radīšana. Jo, ja mēs to pilnīgi vienkāršojam uz vīrietis un sievieti, viņi satiekās mīlestībā, viņi rada bērnu. Un mīlestība ir tā enerģija, kas rada. Un tāpēc, manuprāt, tas nav iespējams, jo mīlestība ir tā, kas vispār dara iespējamu radīšanas procesu. Jo, tas ir tas, kā es redzu, jo tas ir arī tur, kur es redzu. Jo man pašai bija arī tāda sen atpakaļ interesanta pieredze, kur bija šķiršanās, un es tur kaut ko pārdzīvoju, un es jūtu, ka es nevaru to sajūtu dabūt laukā, un es domāju, labi, es tur glaznošu, un es tur zīmēju, un es zīmēju tur grūtniec un bērns, un man tā kā prātam liekas, kāds sakars, tā kā es negribēju ne tur bērnu, tam tur nebija vispār nekas par bērniem, tās attiecības vai kaut kur, bet man ļoti skaidri atnāca tieši šis te, ka mīlestība grib radīt, un tad, kad viņai neizdodas, un tas ir vienalga, viņi var radīt projektus, viņi var radīt stāstus, tā kā viņi grib radīt pēc iespējas vairāk, lielāk un ietekmīgāk, lai tā mīlestība vairojas. Un ja viņai neizdodas, tad tur arī tās sēras, un es ļoti sajūtu par tām sērām, ka tur ir,
kaut kas jau, protams, tur tiek tāpat radīts, bet, nu jā, kaut kā tur es ieraudzīju to cik, nu, ka mīlestība ir tā, kas rada. Pilnīgi viss tāpat kā droši vien šis podcasts, viņš jau nāk no mīlestības. Viņa tev lika radīt. Jā, ja tu zināt, cik ļoti es neko šajā nedaru. jā, redz, tas arī, ko es vēl tā baigi nepieminēju, bet ko es arī jūtu, ka nu, tas arī mans darbs, es saku, ka es strādāju ar mīlestību, jo es strādāju ar cilvēkiem, strādāju ar pieskārienu, bet tas pieskāriens jau lēnām arī plešās, un tas vairs nav tikai fizisks, tas jau ir enerģētisks un emocionāls, un ir ļoti daudz lietas, ko es neesmu nekad nekur apguvusi, un es vienkārši vēroju to procesu, un es redzu, ka tā ir mīlestība, un ka mans darba instruments ir mīlestība, un to, ko viņi man liek darīt, un jo es vairāk ļaujos atkal, vat līdzīgi, kā es teicu, ja es ļauju mīlestībai man izvest cauri šai te pieredzei, nu, jo lielāk, skaistāk rezultāti ir, ja es klausos, ko viņi man saka, kā pieskarties vai nepieskarties, skanēt vai neskanēt, tā kā. Un kad tas ir caur tādu pilnīgu pieņemšanu un arī tā otra cilvēka, jo tas ir arī viens no tādiem augstākajiem mīlestības līmeņiem, ko es esmu piedzīvojis, ir caur manu darbu, ka man priekšā guļ šis cilvēks, un es vienkārši jūtu, un es ļoti ilgi tam pretojos, jo mans prāts tā nedrīkst, nu es nedrīkst tā, tur man cilvēks priekšā, un es viņu tagad tur ar kaut kādu mīlestības sajūtu, jo man arī ļoti spēcīgi bija tie aizspriedumi, ka mīlēt jau var tikai partneri vai mammu, vai tur brāli, vai māsu, vai savu suni. Bet nē, mīlēt, tu nemaz nevari tikai vienu mīlēt, un tad es redzu, ka tajā manā darbā mīlestība ir tā, kas atver pilnīgi citas kaut kādas līmeņas, ja es ļauju pilnībā sev būt tajā mīlestības enerģijā. Jā, un tu, man liekas, atkal ir tas grūti nepiekrist par to, ka tu jau vari mīlēt vairākus cilvēkus. Tas, ka tur jums nav intīmu sakaru vai jūs tur nepreceties vai kaut kas tāds, nenozīmē, ka tur nav mīlestības. Jūs esat kolēģi iespējams vai pat nepazīstam cilvēku savā starpā un kaut kur tu to mīlestību nodod. Vienkārši kā tā mīlestība izpaužas, ir jau tik daudz dažādu to veidu. Te, ja es varu iestarpināt, te ir tas interesantais, kas man liekas pat kas arī reizēm man pašai lauž smadzeņu, jo tieši tā, kā tu saki, principā partnerattiecības no citām attiecībām šķir tikai tas romantiskais, tas seksuālais un kādas jums tur tās norunas ir, bet pa lielam tas ir tieši tā mīlestība var būt tieši tāda pat kā ar draugiem, jo tā ir vienkārši mīlestība. Un kaut kādā mērā, es negribu teikt, varbūt ja es tā ļoti vienkāršot ielieku teikumā, ka reizēm pat var būt vieglāk mīlēt svešu cilvēku, jo tur tev nav šīs te gaidas, ko arī es pati esmu ļoti daudz gājus cauri šiem te jautājumiem par beznosacījumu mīlestību un vai partnerattiecībās var būt beznosacījuma mīlestība. Jo, protams, ka tu ar kādu dzīvo kopā, tev ir kaut kādi nosacījumi. Un, protams, tas ir, es redzu arī, bet ir atkal par kādiem plāniem mēs runājam. Mēs runājam kaut kādu augstāko garīgo plānu. Tur noteikti ir, kur tiekties, un noteikti var nonākt tajā beznosacījuma mīlestībā, ja jūs kopā strādājat, tur ejat to garīgo ceļu. Bet tādās materiālās, fiziskās zemes partnerattiecībās, es godīgi sakot, es neticu, ka varbūt, jo tev ir kaut kādi nosacījumi. Tu dzīvo, tur ir dažādi no vismazākiem līdz vislielākiem. Un tas laikam vienkārši ir tas, ko mēs izvēlamies izveidot. Ne? Jo nevar aizmirst, ka šīs planētas ir kaut kādi savi noteikumi, vēl pēc tam katrā nost ir arī savi un kaut kādi savi veidi, kā cilvēki dzīvo. Un tas vēl pa gadsimtiem ir mainījies. Bet tas, ka tu jau vari to partneri izvēlēties, kā mēs šo darām, mēģināt nonākt līdz tam, ka nav to nekādu nosacījumu. Jā, un tas jau arī ir tas, jo tas pirms pāris gadiem arī pacēlās. Attiecības vispār, man liekas, partnerattiecības ir augstākās pilotāžas līmenis, spēles līmenis, kur arī agrāk man likās, ka ir vieglāk būt attiecībās, vieglāk kaut kādā mērā, jo ir tur drošāk un mīlošāk. Tad tagad es redzu, ka īstenībā vienam būt ir daudz vieglāk, jo tev nav ne tas spogulis, ne tie izaicinājumi, kā tu dari, ko tu gribi, labi, tur ir vientulība vai kaut kādas tādas, bet to vēl var kaut kā piedzīvot. Bet, kad attiecības ir tiešām tāds
tik interesants zvērs, kur arī ir tik šausmīgi daudz kaut kādas programmas. Jo agrāk arī, kad kāds jautāja, jūs esat kopā, ko tas nozīmē? Ko katram tā kopā būšana vai tās partnerattiecības nozīmē kaut ko citu? Un tad tās definīcijas, un tieši tā, ka tas jau ir par to, ko jūs tur savā starpā, tur savā iekšiņā nolemjat. Uz kurieni jūs ejat, vai jūs ejat, kā jūs ejat, cik ilgi jūs ejat. Tas pats par to Santiago ceļu. Tas, man liekas, tā es parasti dzīvi redzu, ka dzīve ir tāds Santiago ceļš, un tad ar ko tu tur ies ilgāk un ar ko tu mazāk. Un tas arī ir tāds. Un tāpēc jau ir, ka tā mīlestība jau nav tajā otrā, viņa vienmēr būs tikai ar tevi, jo tas otrs, viņš var arī izbeigties, viņš var aiziet kaut kur citur, un tā mīlestība ir tikai un vienīgi kaut kādā mērā par tevi vai caur tevi. Un tad tas otrs, tu vienkārši, kad tur ir arī tāda augstākā līmeņa mīlestība, vienkārši izvēlēties. Es nesen arī sēdēju un domāju, cik interesanti, ka tu vienkārši izvēlēs un tā kā, vai ejam kopā. Tā kā dzīvo, un tas ir such a big deal, tā ir visa tev dzīve, un tu vienkārši izdomā tā kā, davai, tu man patīc, ejam. Bet tas arī ir tāds neļaušanās tam. Jā, protams. Kur arī droši vien, piemēram, manai mīlestībai, es domāju, ka priekš daudziem nemēkotu sensu, tas, kā mēs izvēlējāmies šo darīt, tā mēs un daram, daudziem tas nemēko sensu, ka tā var. Bet mums nebija tāds, piesēžam un tagad izdomājam, kā mēs to darīsim. Tu vienkārši jūti, ka šādi, un tu vienkārši ļaujies. Un skaidrs, ka tā ļaušanās, tur ir kaut kāds sava veida risks, jo tu sevi atver, tev ir sevi jāatver vaļā, tu esi kaut kādā mērā kails, ne fiziski, bet garīgi, vismaz emocionāli. Un tu sevi atdod visam tam procesam ar visiem riskiem, kas tur ir. Jo tu savā pieredzē esi redzējis, kā ir, kad sāp, kad kāds aiziet vai kā. Un, es nezinu, cik tas ir racionāli. Cik tas var būt racionāli. Redzi, tur jau atkal ir par to mīlestību nav racionāli. Un te es atkal redzu, ka tie divi cilvēki, viņš jau arī tas otrs cilvēks. Un tāpēc jau ir tā, ka mēs jau nesēžam un tur ar sarakstu un tā es izvēlos tevi, jo tu tur atbilsti. Ir kaut kāda, protams, nosacījuma, bet visbiežāk jau atkal es redzu to, ka tā ir mīlestība, kas piesaista tev šo te fiziskā formātā cilvēku, kurā ir vislielākais potenciāls, lai tevi atbalstītu ceļā uz tavu sprādzienu, uz tavu to mīlestības. Jo man tas liekas tiešām tāds, es saku, augstākā, ja tur ir, kad ir tik daudz dažādu veidu, kā tā mīlestība runā, un tad attiecības ir tāds, viens no visaugstākajiem veidiem, kurā, ja tu riktīgi ej, un tieši tā, jo tas jau nav, ka tu izģērbies tam otram cilvēkam, tu īstenībā izģērbies dzīvei, tu izģērbies mīlestībai. Un tur jau ir, tas ir arī tas mans šī brīža stāsts, ka tas mans ego un viss tā būtība, viņi tā kā, nē, jo mūs tur var pamest un mūs tur šitā, bet gala beigās tas jau nav par to mazo notikumu, tas jau ir, kam tad es te neļaujos, es jau neļaujos dzīvei, Dievam, tam lielajam, ne jau tikai tam cilvēkam, kurš man ir pretī, es vienkārši tā kā sabotāžēju visu to pasākumu, jo tas otrs, viņš ir tāds, es tā ieraugu uzreiz tagad vizuāli, ka, viņš ir tāds, kā lai pasaka, mikro visums, mikro mīlestība, Dievs, kas vienkārši ir samazināts, lai directly runātu ar tevi caur to otru cilvēku. Un tad viņš tev tur spaidz tās pogas un prasa, vai tu vari uzticēties un izģērbties tai mīlestībai. Kā tu domā, tas ir kaut kāds tāds sautīgs nolūks, ka tu pēc sajūtas ej kopā ar to cilvēku, kurš potenciāli tev var atvērt tam, kur tev jānonāk? Mans ego gribētu teikt, ka vispār nē, jo man liekas, reizēm tam ego ir tā kā, kāpēc vispār mēs šito daram un kāpēc tas ir vajadzīgs, jo te ir tik daudz, kas jādara un Un tāpat laikā no otras puses es teiktu, ka jā, un tad no trešās puses es teiktu, ka atkal nē, jo galu beigās tas viss ir viens. Tas ir par mums visiem. Jā, jo tas jau nav, ka es to daru tikai sev, jo es esmu tā kā šeit uz rokām, ja es esmu tu esi es, un tas jau aiziet tādā līmenī, ka tur nav, ka tāpēc arī es redzu, un tāpēc reizēm ir, kur arī, ja tas paradoks, piemēram, man liekas, tur varbūt kristietība vai kādām reliģijām, kuras saka, tur darīja visu, ziedojies citiem, un
Bet tur ir arī tik trikīgi laini, jo vispirms tev ir jāziedojas sev, tā kaut kādā mērā sev, tai savai patiesai esībai, un tad atkal tas nāks kā tāds produkts, ka tu vienkārši dabiski ziedosies citiem vai dievam vai dzīvei, kur tas vienkārši tā notiks. Un tāpēc, arī attiecībās es to redzu, ka tas viss ir tikai un vienīgi par darbu ar sevi, par to, ka tas ir atnācis tev instruments, un tad tā mīlestība vai tā tuvība vai tās romantiskās, viss, kas nāk ar partnerattiecībām, tas būs kā blakus produkts vai tas būs kā rezultāts, kas vienkārši notiks. Atkal ar to, ka jo tīrāk tu ej, jo tīrāk jūs abi divi esat, jo tur vienkārši jums abiem dāvā tās dāvanas tam jūsu teamworkam. Un visas tās attiecības, kas nav sanākušas? Viņas jau arī dod dāvanas. Jo mēs, man liekas, arī viena lieta, ko mēs parasti skatāmies, ka kaut kas neizdevās. Kā mums tur bijām, gadu kopā vai mēnešus, vai vispār 10 gadus, un ka neizdevās, nācās tur šķirties, jo kaut kas. Un es kaut kā uz to skatos tā, ka tās jau ir tādas, tās bija tās vajadzīgās pieredzes. Kaut kā pēc tas nebija nesanāca, tieši otrādi sanāca, jo varbūt tā vienkārši neliekas pēc šīs pasaules tādiem noteikumiem un uzstādījumiem, ka kaut kas nesanāca vai sanāca. Jo, ja es tā atskatos uz kaut kādām iepriekšējām attiecībām, es nekādi nevarētu būt šajās, ja nebūtu visu to iepriekšējo, un tad tas viss meiko sensu. Jo mēs jau parasti tajos brīžos, kad notiek šie procesi, un liekas, kāpēc man ir tā, un kāpēc nevar būt šitā, mēs jau pārāk tuvu tajā bildē stāvam un neredzam to, kāpēc ir tā, kā šobrīd ir. Jā, ļoti skaisti, man liekas, tu pateici, jo tas bija tāds pirms pāris gadiem arī mans tāds lielais kaut kāda lielā atklāsme, kurā es sapratu, ka jo bija ļoti dziļa tā sajūta, ka ja attiecības neizdodas, tad es esmu tā kā nofēlojusi. Un tad es īstenībā sapratu, ka cik milzīga drosme ir aiziet no attiecībām, kur tu varbūt, kur ir tā pieķeršana, kur ir vis kaut kādas jūtas, bet tu vienkārši jūti vai redzi, vai ir dažādi iemesli, kur tu redzi, ka te ir jāizbeidz šitas. Vai viņas labi, citreiz viņas tur kaut kā dabiski izbeidzās, bet citreiz tas ir arī tāds ļoti apzināti. Manā gadījumā, piemēram, tie ir bijuši tādi apzināti lēmumi, un tas ir bijis tik grūti, jo liekas, ka Dievs, visi tur ģimene, un visi tur domās, kas tev kaiš, jo ir vēl joprojām vecie uzskati, un es vēl nāku no kristīgas ģimenes, kur viens partneris visu mūžu, un tad es par to ieraudzīju, jo agrāk man likās, ka tie, kas tur šķirās, viņiem neizdodas un viņi ir ģēvoļi, tad, protams, neviens jau no viņiem, bet bezmazai man pamainījās, ka bezmazai otrādi, ja tu paliec attiecībās tikai tāpēc, ka tur ir drošība vai kaut kas, bet tur ir tik daudz lietas, kas kliedz tā kā, vai, tā saucamā samierināšanās vai settling, kad, zini, kā labi, kā ir, dzīvojam tālāk. Ka īstenībā, kad tur atkal tā ir milzīga mīlestība, tā ir īstenībā mīlestība arī pret to otru cilvēku, pateikt, ka viss mums ir katram jāiet savus ceļus, ka mēs esam to savu uzdevumu izpildījuši kopā. Un kad drīzāk nemīlestība ir tur, tā kā ļoti daudz mūsu vecāki, kas turamies bērnu dēļ kopā, un tad, ko viņi izdara vēl lielāks. Un tad visi cieši. Jā, beigās visi cieši pie tā. Jā. Jo, tas noteikti jāprasa drosmi. Un man šķiet, nezinu, kas tevī tur iekšā notiek, kas tās par programmiņām, kas tev žņaud šobrīd, bet tas man atgādina par to, ko es domāju pēdējos mēnešus, ka tā mīlestība ļauties viņai un spērt tos soļus pretī viņai, tas prasa drosmi un spēku. Un ir ok baidīties. Tā kā bailes ir pilnīgi normāls process, un skaidrs, ka šādi te lēmumi prasa drosmi, jo mēs vai pieredzes dēļ, vai citu pieredzes dēļ kaut kur esam dzirdējuši, vai paši jutuši, kā tas ir, kad kaut kas nesanāk, vai ka mēs atveramies, vai ka ir kaut kāda neusticība un pārdarījumi, un tad loģiski, kāpēc lai es to darītu vēlreiz, kāpēc lai es atvērtos. Un tas prasa drosmi, ļauties tam. Un tā, man liekas, arī ir tā mīlestība, kur tev prasa to uzticēšanos, jo tas ir tas ego, kuras jūtu, ka kāpēc man atkal jāatverās, ja tūlīt atkal kaut kur sāpēs. Un tad es redzu, ka tā ir īstenībā tā mīlestība, kur prasa tev tā kā, bet vai tu vari vienkārši palikt vaļā, nevis tur katru reizi vērties ciet un ļaut mani tev izvest cauri tai pieredzēji.
Tā ir caur tām sāpēm un tumsām un visu pārējo. Un tad, jā, tā kā tu arī teici par to tuvumu, kad tu jau tikai pēc tam, es arī tik daudz ko tagad atskatos atpakaļ un tā kā ir, wow, nu tā kā it makes totally sense, visas izvēles, visu, ko es esmu darījusi. Arī tur ir bijis caur dažādām ceremoniju pieredzēm, kur es tiešām redzu, kā katra sekunde ir bijusi tik svarīga un tik perfekta. Un tāpat laikā arī tagad es esmu posmā, kur man liekas, es daru visu nepareizi, un visas izvēles ir nepareizas, un nekas nenotiek. Un es tāpat laikā es ļoti labi zinu, ka viss ir īstenībā pareizi, un viss ir tieši tā, kā tam ir jābūt. Un tas ir atkal tas prāts, kurš visu laiku tur kaut ko, mēs šitā negribam, jo viņam patīk turēt kontroli. Būsim saprotoši arī pret viņu. Jā, viņam liekas, ka tā ir drošāk, un tā ir arī tā mana daļa, kura ir izveidojusi to drošības sajūtu, jo tad, kad es turu, tad es turu, tad es vismaz zinu, ka es turu. Bet tas skaistais ir palaist vaļā, un man vienreiz arī atnāca tāds piemērs par šo turēšanos, tieši es turēju kaut kādu monētu, un es kaut kā viņu šitā turēju, un es ļoti jūtu par to turēšanos, ka mēs tik ļoti turamies vienalga pie attiecībām, pie kaut kā tik šausmīgi turamies, mums ir bail palaist vaļā, jo viņš tur izkritīs. Bieži vien tas arī, piemēram, attiecības, ja mēs pieķeramies, un tur mums ir jākontrolē vai kaut ko, bet ja tu pagriez to plaukstu otrādi un atver, tad jau viņa neizkrīt, un ir vienkārši jāatrod tas veids, kā pagriezt to plaukstu otrādi, ka mēs kaut kā turam viņu uz leju, un tad mums ir bail atlaist, bet īstenībā tad, kad mēs pagriežam plaukstu un atlaižam, tad, atkal tur ir vienkārši skaista, droša vide, pieredze, kas tiek piedzīvot. Tev kaut kas vēl bija pierakstīts, ne? Visu tu nenolasīji. Bet tas viss ir izrunāts. Love is a wish to restore the oneness and perfection of being. Un tas ir atkal par to savu patieso būtību, ka mīlestība ir tā, kas cenšas atjaunot to tavu patieso būtību. Un te ir varbūt par to, ko mēs tikko runājām, par ko var arī attiecināt uz attiecībām, ka visa gļēvulība nāk no nemīlēšanas. Es pat tikko apmulsu, jo es kaut kad, kad es tā sēdēju, man made sense, un tagad es tā kaut kā... Šis ir, man šķiet, tā varbūt skarbs, ka es jau kaut kādu laiku mēģinu šo ierakstīt Facebookā, kaut kā apkopot domas un to uzrakstīt, par to, ka viss, ko mēs redzam, kas ir kaut kāds naids un pāri darījumi viens otram vai, tas naids tur internetā, piemēram, vai vienam pret otru kaut kādā sadzīvē, ikdienā, ka tas viss, ka tas nav spēks, tas tā kā vispār, tas nav baigo spēku neprasa aiziet un to izlikt ārā, ka spēks ir tad, kad tev ir mīlestība un tu esi drosmīgs, lai mīlētu, jo mīlestībai mēs jau esam pamanījušies aplipināt apkārt, ka mīlestība vispār ir cringe reizēm un tādas lietas, un līdz ar to mēs reizēm pasmīkņājam par šo jautājumu. Un tad līdz ar to tas un vēl viss tas, kas tur potenciāli var būt pārdarījumi un sāpes, tas prasa drosmi, kā jau mēs runājām. Un man liekas, ka ka tā gļēvulība, es piekrītu, ka tā gļēvulība ir tajā nemīlēšanā, jo tu nemīli, un tad tu esi gļēvulis. Un ir, man liekas, gļēvulīgi ierakstīt kaut kādus, ļauties tam naidam, man liekas, ka tā ir absolūta gļēvulība. Jā, tas laikam arī iet par to rezonanci, ko mēs arī runājām, ka vai gļēvulīgi ir arī palikt tur, kur īstenībā tev nav jāpaliek tajās pašās attiecībās vai kaut kur, un es ļoti rezonēju par to, ka
tās visas naidīgās darbības ir no tā, ka tev ir tik ļoti bail padoties tai mīlestībai, ka tas jau ir tas, tu šakos tiem zobiem un tu vienkārši skrien un cīnies pret mīlestību. Tu vienkārši cīnies, jo viņi jau plūst jebkurā gadījumā. Un viņi vienkārši, jo spēcīgāk viņi plūst, jo spēcīgāk vai nu tu viņai ļaujies, vai nu tu cīnies pretī. Un tad, man liekas, tas naida vai agresijas līmenis ceļās vienkārši, jo vairāk viņi nāk, jo tu naidīgāks gribi kļūt pret viņu, ja tev ir bail no viņas. Jo tā tiešām ir, kādā mērā tā ir liela drosme. Jo arī par to pašu, ka viss, ko mums vajag, ir mīlestība, un to mēs arī reizēm interpretējam, kā, kad, ja tur tagad atnāks kāds un mīlēs mani, un es šodien vai vakar izlasīju arī tieši uz attiecību tematā par to, ka tā nav mīlestība, ka kāds tev sēž un tur un pieņem tevi. Kaut kādā mērā jā, bet tur arī ir tie limiti, ka vai tā ir mīlestība, vai tas jau ir vienkārši komforts un kaut kādā mērā atkal pat gandrīz nemīlestība, ka tev visu laiku to, jo tas ir kaut kur, tas ir upuris, kurš izdzīvo to savu sāpi un labi, viņam ir savs laiks, bet vienā brīdī mīlestība tev liek izvēlēties, un viņi tev vienkārši liek mainīties, nevis visu laiku raudāt par to, un tad tas otrs tevi tur un pieņem, jo tas ir arī kaut kas, ko es saskaros, jo daļa manis visu laiku grib, lai tas otrs man pieņem, un lai viņš tikai, kas tur atkal iet uz kādām bērnības traumām, kur vecākiem tas bija jādara, bet tagad jau pieaugot, vai tā tiešām ir mīlestība, ka tas otrs visu laiku ir tik saprotošs un pieņemošs, un vai tā jau ir tādā noklusēšana un komfortēšana, un īstenībā, kas, līdzīgi kā tā palikšana attiecībās bērnu dēļ, kur īstenībā būtu daudz labāk, ja rupi sakot tev uzšaut un teikt saņemies un ejam. Jā. Tas tough love reizēm, ne? Ko saka. Bet viņi gan jau var arī tā. Jo es kaut kur... šis atkal ir runāšana ar bērnu psihologiem, psihiatriem, bet par to, kā pareizi audzināt bērnus un ko nozīmē pareizi. Un es lasīju nesen vienu rakstu, kur viens, neatceros, kas viņš tieši bija, bet viņš bija saistīts ar bērniem, bērnu ārsts vai kaut kas, kurš stāstīja par to, ka mūsdienās bērnus mēs esam sačakarējuši to veidu, kā mēs audzinām bērnus, jo mēs visu viņiem ļaujam, un mums liekas, ka tā vajag, un ka tas nāk no mīlestības un tam līdzīgi, bet ir tieši pretēji, ka mums ir tur tam tough love ir jābūt, vai ne, kaut kādam tam skarbumam, ka tā mīlestība tomēr, redz, viņa nav tāda viscaur, viss jauki un mīlīgi, ka tur ir bišķiņ tāds. Jā, un tas, man liekas, ir arī tas, kas spoguļo to lielo bildi, ka mīlestība nenozīmē visu laiku ucināties un tikai tur mīļi. Mīlestība reizēm nozīmē nolilt robežas, pacelt mazliet balsi, iestāties par sevi, un tas ir vienkārši, cik lielu tu to uztaisi. Un jā, ka tas ir par to. Un tāpēc vienmēr, kad es mēģinu, ka man ir kaut kāda brīža, ka jāizskaidro, kas ir mīlestība, tad es viņu pielīdzinu enerģijai, jo viens no enerģijas raksturlielumiem ir, ka tā ir spēks, kaut kāds jautājums, kā tu to spēku palaidi un kur tu viņu izmanto, bet mīlestībai ir spēks. Jā. Un arī tāds, kas var, pamūt iedot no sērijas. Jā, jo šo arī mēs nesen kaut kur spriedām, tās pašas, pieņemsim partnerattiecībās un tāda vīriešu loma, ja mēs uzliekam kā piemēru, ka tādā ideālā variantā, mīlestības variantā viņš ir mierīgs, pacietīgs vispār, tā kā dzīvē, un viņš nav reaģējošs, bet viņš tad, kad, ja tev nāk un uzbrūk tavai sievai, viņš ir gatavs jau kurā brīdī paņemt to vienalga cirvi vai kaut ko un reaģēt, un tā ir mīlestība. Tā mīlestība nenozīmē, tur atnāk kaut kāds uzbrūk tur tavai ģimenei, un tu sēdi un piedod un pieņem, un ka viss ir skaisti un labi, un tā tam ir jābūt. Nē, mīlestība ir arī action, darbība. Un tā var būt arī reizēm no malas. Un tad ir, protams, ja kāds nezina visu to storiju, viņam liekas, wow, tu tur esi ļauns cilvēks, tu kādu nogalināji. Bet tas jau ir, kas tur ir par visu to apakšstāstu. Tas es par šo te domāju, tad, kad karš sākās, ka man liekas, ka mēs to karu mūsu pusē zaudējām jau pirmajās kaut kādās 2 nedēļās.
kad es redzēju Twitterī ierakstus par to, kā cilvēki priecājās, ka tur Krieviem kāds drons ir uzmetis bumbu virsū. Un es absolūti saprotu, kāda ir tie noteikumi tajā frontē. Un tur ir tas, man liekas, tas balanse, tā fronte, kur saskarās tas ļaunums ar to mīlestību, ka te cilvēkiem ir jāizdara šis lēmums, un tur ar mīlestību, un hei, viss būs baigi forši nestrādā. Te jau ir, tev nāk virsū šāds ļaunums, tev atbilstoši ir uz to jārēģē. Bet mums atkal, esot tālu prom no frontes, mēs arī atļaujamies šādi te reaģēt. Un man liekas, ka tas ir tas brīdis, kad mēs zaudējam. Jo mums nav šajā cīņā tādā veidā jāpiedalās vismaz. Jā, man liekas, šis iet skaisti ar to kopā, jo karš, kā es arī to ļoti redzu, karš tur ārā, viņš vienkārši spoguļo to karu, kas ir visu laiku mūsos iekšā. Un tieši to, ko tu saki, un šādā veidā mēs to parādām obviously, ka mums tur nav vispār nekāda sakara, bet mēs jau tur esam nostājušies vienā vai otrā pusē, svinam kaut ko, kas mums tā kā, un tas jau tikai baro to enerģiju, tas tikai baro to karu. Es arī reizēm, man ir viena tik forša vecmāmiņa, bet karš ir tā tēma, kur arī viņa, un kā tu vari neskatīties ziņas, un tu arī cilvēkam nevar iestāstīt, ka tu jau tikai baro, tur visā tajā iesaistoties, un esot tur informēts un par visu, tu vienkārši, tas ir atkal jautājums par to, vai tu tici, redzi, saproti, kas ir enerģija, un visas mūsu domas. Tā ir kā rokas kustība. Ja es virzu roku un kaut ko ņemu, tur kaut kas notiek. Un tieši tāpat mūsu domas, ja es virzu savu domu tajā virzienā, tā enerģija tur vienkārši plūst. Un tā ir arī fizika. Jau, man liekas, ir zinātniski tas viss pierādīts, cik ļoti tā vienkārši ir enerģija. Un tā tas vienkārši ir. Un tas, man liekas, ļoti labi parāda to, cik ļoti tas karš notiek mūsos iekšā. Jo mēs tad varam, tāpēc, man liekas, arī es kaut kad domāju, kas tā ir par mūsu tieksmi. Es pati gāju kaut kad uz mežu, un es redzu, ka tur ir kaut kādas policijas mašīna, kaut kas tur notiek, un kaut kāda manas iekšējā daļa, viņa tā, nē, ejam uz mežu, ejam pastīties, kas tur notiek. Un es tā kā domāju, kas tas tāds ir, kas tas par dzinuli, kurš tagad grib iet, un ko man tas mainīs? Man pēc tam paliks tur zemapziņā kaut kāda bilde par drāmu vai par kaut ko. Un tas, man liekas, atkal spoguļo to mūsu cilvēka dabu, ka mums vajag, ka mūsos iekšā jau tā drāma ir, tas karš ir, un mums viņu vienkārši vajag apstiprināt, un kaut kur mums gribās viņu visu laiku iepīt un pielikt. Un tas arī par to, ko iepriekš minēja par to bezjēdzību, jo tam ego vai tai cilvēka dabai, viņai jau šausmīgi īstenībā patīk tā drāma, tās ciešanas, jo tur liekas, ka ir baigā dzīvība, un tad augšā, un tad lejā, un tā mēs viņu arī barojam. Un es pats saskaros arī ar to, ka nonākot tur pa vidu, ir tāds brīžiem, kāda jēga vispār, tad kā, ja es tur neesmu ne high, ne low, ko tad vispār? Bet arī, man liekas, ar laiku tur esot, tur atverās pilnīgi cita atkal līmeņa sajūtas un tādas patiesas sajūtas, un to nevar vienkārši salīdzināt ar tiem high and low, kas mums te ikdienā tiek baroti visu laiku. Jā, atkal tas, ko, ēst veselīgi vai ēst neveselīgi. Vai ne? Tā kā nav baigi interesanti ēst veselīgi, vai ne? Vismaz no pirmā acu uzmetiena. Jā, tas makes sense. Tu esi kaut ko atvērusi? Es atcerējos, ka es pašās beigās atradu tādu ļoti skaistu bezmazai apkopojumu, man liekas, visam tam, ko mēs te runājām. Es viņu nolasīšu. Love always questions our ordinary life. Authentic love is dramatic, evolutionary, and deeply inspiring. It will always challenge our current existence. Therefore, loving relationships are, in a way, a path of consecration, initiation, a journey with many challenges, threats, and mind-boggling discoveries. Un tas ir par to, ka tā mīlestība baksta un ka tas ir, ka viņi tev neļauj dzīvot to, ko mēs pašā sākumā runājam. Viņi principā tev neļauj dzīvot to ordinary darbs mājas riteni, viņi tevi sauc. Viņi grib, lai tu pēti un pleties. Lai tā kustība notiek, lai tas zobļats griežas. Lai tā radīšana notiek. Jā, lai radīšana notiek. Precīzi. Jo tu nevar radīt tur par riņķi skrienot.
Vai tev ir kaut kas tāds, ko tu vēl gribētu sarunu noslēdzot? Kaut kas, ko liekas, ka mēs neesam parunājušies, vai kaut kas, ko tu gribētu vēl pateikt? Man tā nāk, kaut kā, jo es reizēm pati, ja es klausos dažādas sarunas un tur sāku dzirdēt visādas patiesības vai kaut ko, tad man sākās tāds atkal tāds self-sabotāžs, ka man liekas, tad es tur dzīvoju nepareizi un kaut ko, un man gribas varbūt gan sev, gan arī visi, kas klausās, tādu pieņemšanu un sapratni, ka viss, ko es daru šobrīd, viss, ko tu dari, viss, ko jebkurš dara, mēs jau darām, un mēs jau esam, tā kā mīlestība mūs jau vada. Un nav tā, ka mēs kaut ko darām nepareizi, mēs varam varbūt mazliet kaut kur noslīdēt, bet tas ceļš vienmēr, jebkurā brīdī ir pieejams, mīlestība vienmēr ir pieejama, un pēc viņas nav arī jākliedz un jārauj, un kur tad viņi ir. Bet tieši pretējā, kas arī es paņēmu šo līdzi no šodienas, ir atkal, ka nevis, jo es arī dzirdu, ka iekšā man ir, kas te notiek, kur man jādara, bet atbilde ir tajā, ka es tā kā vienkārši atkrītu atpakaļ, iekrītu tajā mīlestības upē un ļauju viņai parādīt un aizvest man. Nevis censties atrast tās atbildes, bet vienkārši padoties kaut kādā mērā, vai ļauties, un pat arī padoties. Viss tā kā, I trust, es uzticos, un ka viss ir kārtībā, ka viss ir tieši tā, kā tam ir jābūt, un nav tagad jāskrien un jāmeklē patiesība, vai tur jātiek klāt kaut kam. Jā, ka viss jau notiek. Man Santiago bija viena brīnišķīga pieredze. Tas stāsts mazliet garāks, bet tad skaista zīme atnāca pie manis. Es tur arī meklēju atbildes un tā, ka zini, ka tu raujies līdz pēdējiem, kur viņas ir, kāpēc viņas nenāk. Un tur uz vienas ceļzīmes kāds bija uzrakstījis ar marķieri whoever you seek is also seeking for you. Un tajā brīdī es norāvu nost to saspringumu tāds, es sapratu, es ieraudzīju, es sapratu. Tad es esmu vaļā un es ticu, ka mani meklē un es vienkārši tad ļaušos. Un, kādas 2-3 stundas vēlāk tad arī tā atbilde nosacīta citā formā, bet atnāca tāda kādai, vismaz es viņai biju gatavs tajā brīdī. Jā, tev ar foršu tādu gandrīz vai nepraksi darbību, ko es arī ik pa laikam cenšos iepraktizēt, jo reizēm jau ir grūti, ko tad nozīmē tā ļaušanās. Es arī reizēm domāju, jā, es saprotu, ka man ir jāļaujās, bet ko tad man darīt? Un ir tāda ļoti vienkārša lieta, ka tajos brīžos, kad tu pamani, ka tu vienalga pie kaut kā esi pieķēries, un vai tu meklē atbildes, vai risinājumu, vai kaut ko, vai mēģini tur tikt galā ar kaut ko, tu ļauj sev fiziski, tu vienkārši ļauj sev nokrist zemē un iekliekties, es padodos, tā kā fiziski ļaut sev sabrukt, izteikt vienkārši, ka es padodos, un ļoti bieži tik vienkāršā kustībā ļoti maģiskas lietas notiek, vai nāk emocijas, vai tieši tā vienkārši atnāk atbildi pēc kāda brīža, bet arī tam fiziskajam ķermenim, jo mēs jau bieži vien iestrākstam tajā prātā, un mums liekas, ka es taču jau ļaujos, bet tur fiziskais šurā, tur sēž un neko neļaujās, vai emocionālais. Tad tas ir kaut kas tāds ļoti vienkārši, ko jebkur var izdarīt, un pat forši ir tādās pilnīgi random vietās, kaut ko tur centies, vienkārši atkrīt atpakaļ, un es padodos, un tur arī tā mīlestība, jo viņi jau netiek iekšā, ka tu tur sasprinds, sēdi, viņi jau netiek. Tieši tā kā enerģija, jo biezākā enerģija, jo grūtāk viņu ir penetrēt, iet viņai cauri, un tas, jo mēs vairāk atslāpstam, jo vieglāk viņi plūst. Redz, cik skaisti mēs, man liekas, tāds ļoti labi punkti. Paldies tev, kā atsaucies. Paldies tev, kā atradi laiku atbraukt parunāties. Ja tev kādreiz vēl mazums ienāk kaut kas prātā, nezinu, pēc dienas, mēneša, gadiem, ka tev liekas, vajadzētu šo aiziet un pateikt, tad tu zini, ka droši var rakstīt un pieteikties un atradīsim veidu, kā to izdarīt. Un, ja gadījumā tev ir kaut kādi, nezinu, cilvēki paziņas, kuriem liekas, ka šis varētu būt interesanti, droši var viņiem dot ziņu, ka viņi var rakstīt. Viņiem jau ir sadotas. Visi jau ir excited, visi jau, jā, tas varētu būt forši. Tāpēc īstenībā, tev mega liels paldies, ka tu dari. It kā liekas tik vienkārši,
Un tāpat laikā tas, man liekas, ir tik forši, tik paplašinoši, jo tieši tā mums katram tas viedoklis ir tik dažāds un nav jau tādas vienīgās patiesības. Un tā tēma ir tik svarīga, tik vienkārši, bet tik svarīga. Mēs runājam tur vienalga par attiecībām, par to, bet īstenībā tik vienkārši lieta kā mīlestība. Baigi daudz nerunā par neķidāto vārdu, un tāpēc man liekas, ka ir ļoti skaisti tas, ko tu dari, un paldies tev, ka tu ļaujies mīlestības enerģijai un dari šo. Paldies tev liels, ņem pie sirds. Tā kā jā, paldies visiem, kas klausījās, tiekamies jau nākamajās epizodēs, paldies visiem, kas ir Patreonā, un jā, gaidīsim tev atkal ciemos šādos vai vēl labākos apstākļos. Un vēl pēdējais, tu droši vari ielikt, kur tu jūti. Jāsaka gan taisnības labāk, ka es pēc tam atradīšu, kur viņi ielīmēt, bet vismaz to pirmo ielicienu tu vari ielikt iekšā. Man gribās, es drīkstu atvērt kaut kur un izlasīt to pirmo, kas man vai tā nedrīkst. Jā, es domāju, ka mierīgi. Jā, droši, tur nav nekas tāds, ko slēpt. Tā kā jā, paldies visiem un tiekamies jau nākamajā epizodē. Paldies. Čau!